Tad, dargie draugi, tad jūs redzējāt, ka mums bija visa saime divos korpusos. Mēs augšējo korpusu noņēmām, un apakšējā mēs atradām māti. Augšējo noņēmām un atradām uz otru dravas novieti ar to domu, ka mēs šeit pielaidīsim klāt vienu mums esošu aplidojušos māti. Un tad mēs nogaidījām 5-6 stundas. Saime mums kļuva pa bārenīti. Nu, paskatīsimies, vai jaunā māte ir pieņemta un vai viņa mums dēja. Šeit ir tukšrāmi, šeit nekā nav. Šeit arī nekā nav. Tas jau kļūst trauksmaini. Kāpēc? Kāds ir iemesls, ka tika nomušīta iespējams dējoša māte? Šeit es aizvākotus pērus neredzu, bet šeit iekšā es redzu, jau var nofilmēt šķidros pērus. Nu, tātad māte mums ir sākusi dēt. Viss ir kārtībā. Šis ir atņēmams būtībā rāmis viņam. Reku lapsena laupa. Labi, šeit tātad viss kārtībā. Būtu māte jāpastimulē un jāsašaurinās līdz kaut kādam normālam apjomam. Un jāizņem ārā viss, kas mums te ir liekas. Nu, tad jūs redzat, izdevās mums. Uz kādiem 4-5 rāmjiem mēs varēsim ieziemot mazu saimīti. Ja kas, mēs viņu izmantosim pavasarī kā rezerves māti, bet to jau laiks rādīs. Tā, esmu apmierināts ar rezultātu. To, ko gribējām, to arī sasniedzām. Liekam atpakaļ un piebarosim, stimulēsim. Labi, saredzēšanos.